Žēlastība un miers, lai jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausīsim šodien labā gana svētdienas tekstu, kas ir pie Jāņa 10. nodaļā no 1. līdz 16. pantam. Patiesi, patiesi es jums saku, kas neiet pa durvīm avju kūtī, bet citur kā piekšā, ir zaglis un laupītājs, bet kas ieiet par durvīm, ir avju gans. Viņām durvju sargs atver, un avis klausa viņa balsī, un viņš savas avis sauc vārdā un izved tās ārā. Kad viņš visas savas avis izlaidis ārā, viņš pats iet tām pa priekšu, un avis viņam seko, jo tās pazīst viņu balsi. Svešam turpretīm tās nesakos, bet bēgs no tā, jo viņas nepazīst svešinieka balsi. Šo līdzību Jēzus tiem stāstīja, bet tie nesaprata, ko tas nozīmē, ko viņš uz tiem runāja. Tad Jēzus atkal sacīja: patiesi, patiesi es jums saku, es esmu durvis, kas ved pie avīm. Visi, kas pirms manis nākuši, ir zagļi un laupītāji, bet avis viņas nav klausījušas. Es esmu durvis. Ja kāds caur mani ieiet, tas tiks izglābts. Viņš ieies un izies un atradīs ganības. Zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm. Derētais gans, kas nav īstais, kam avis nepieder, redzēdams vilku nākam, atstāja avis un bēg. Un vilks tās nolaupa un izklīdina, jo viņš ir derēts gans, un avis viņam nerūp. Es esmu labais gans, es pazīstu savas avis, un manas avis mani pazīst. Un itin kā tēvs pazīst mani, es pazīstu tēvu, un es atdodu savu dzīvību par savām avīm. Man vēl ir citas avis, kas nav no šīs kūts, arī tās man jāatved. Arī viņas dzirdēs manu balsi, un būs viens ganām pulks un viens gans. Āmen. Debes Tēvs, svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavu vārdu ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēžties, lūdzu. Lūk, priecīgais lieldienu gājiens, lieldienu uzvaras gājiens. Kristus iznāca dzīvs no kapa, un viņš ir labais gans, kas pats ved sev līdzi savas avis debesīs. Kristus saka, ka viņš ir durvis, caur kurām ticīgā tauta ieiet tur, kur grēciniekam ieiet nav ļauts, svētā nemirstībā. Pastorāla aina, svēts gans un avis, kas seko viņa balsī un kļūst Kristum līdzīgi. Svētajos rakstos ir daudzas vietas, kur ticīgā tauta tiek salīdzināts ar avīm. Bet avis ir radība, kas pašas par sevi pastāvēt nespēja. Tās ir aprūpējams, ganāms un apsargājams. Tās ēda zāli, kas ir turpat tūmā acu priekšā, un jaunas ganības tās atrast nespēja. Aitas neprot meklēt ūdeni, tās nevar sevi aizstāvēt ne pret aitu zagļiem, ne plēcīgiem zvēriem. Aitas blējiens skan tik bezpalīdzīgi un žēli. Tas ir sauciens pēc palīdzības, pēc gana, kas paveiktu to, ko pašas nespēja. Dievam rūp šis ganāmpulks, un viņš savas avis, mūsu un visus ticīgos uzlūk kaut kā īpašu vērtību un sargā, un gana tā,
ka tikai kāda avs nenoklīst un nepazust. Un Kristus runā arī par ganiem. Pirmkārt līgtiem ganiem, otrkārt zagļiem, un kas lien aitu kūtī pār žogam un pa logu, un treškārt par vienu īsto labo ganu, kam ganāmpulks pats likumīgi arī pieder. Pirmkārt, Dievs caur pravieti Ecehielu pārmeta viņa līgtajiem Izraēla tautas ganiem, valdītājiem, vadītājiem, priesteriem un levītiem sautīgumu un nolaidību. Jo tie, kam bija uzdots uzdevums ganīt izredzēto tautu, drīzāk ņēma tikai labumus, ko no tiem varēja paņemt, bet nerūpējās ne par noklīdušām, ne vājajām, ne slimajām avīm. Šī līdzība norāda uz Dieva nolīgto dvēseli ganu vienaldzību un nevēlēšanos rūpēties, pārvaldīt un vadīt tautu saskaņā ar Dieva pavēlēm un ar Dieva apsolījumiem. Arī Ecehiels runāja par ticības lietām, Dieva vārdu mācīšanu un dvēseļu kopšanu vecās derības laikā. Vecajā derībā ir daudz stāstu par Izraēla valdnieku, priesteru un levītu vardarbību, alkatību, izvirtību un pat nodošanos pagānu dievībām un kultiem, kas šķiet pavisam neiedomājami. Pravietis Ecehiels sludināja bēdas Izraēla ganiem, kas ganījuši tikai paši sevi. Vai ganiem nebija avis ganīt? Jūs viņu pienu gan dzerat, ar viņu vilni ģērbeties un kaujat taukās, bet jūs avis neganāt. Vājās jūs nekopjat un nestiprināt, slimās nedziedināt, ievainotās nepārsienat, izklīdušās nesadzenat kopā, pazudušās nemeklējat, bet ar tām rīkojaties varmācīgi un nežēlīgi. Tik tālu Ecehiels. Atcerēsimies kaut dažus drūmākos brīžus Izraēla tautas vēsturē, kad Dievu tautu mocīja atkritēja ķēniņa Ahaba ļaunā sieva Jezebele, kas lika nogalināt Dievu vārdu sludinātājus un vajāt tos, kas viņiem sekoja. Vēlāk Izraēla valdnieks Manas Jeruzalemes templī uzstādīja Bāla altāri, kur šis izvirtīgais auglības dieveklis tika atveidots kā ragains vērsis, un Dievu tauta spieda šim ļaunajam elkam upurēt. Bālam kā auglības un veiksmes dievam upurēja pat bērnus. Savukārt Manase, cits ļaunais ķēniņš, izdeva likums, kas aizliedz vērsties un runāt, kā mēs šodien teikt, pret reliģisko sinkrētismu, jeb dažādu pagānisku reliģiju pielīdzināšanu kalpošanai Izraēla dievam. Šur tur mūsdienās arī ir dzirdēts pat rietumu pasaulē aizliegums baznīcās runāt ko tādu, kas varētu aizvainot, piemēram, musulmaņus. Tie, kas aicināja paklausīt baušļiem un nepielūgt viltus dievus un elkus, Manasas laikā, iedomājieties, tika sodīti ar nāvi. Šie un citi līgtie gani paveda izraēliešus neceļos un grēkos, lai izpatiktu savām iegribām un ļaunajām kaislībām. Dieva sūtītie pravieši tika vajāti un nogalināti, un svētie raksti tika aizliegti un iznīcināti un uz daudziem gadiem pazaudēti. Mēs esam neizpratnē, kā gan tas varēja notikt. Un Kristus līdzība dod atbildi līgtiem ganiem, un kā Kristus saka, īpaši jau zagļiem, āvis interesē tikai kā līdzeklis, lai izmantotu
iedzīvotos un valdītu. Viņš atklāja vienaldzīgo un noziedzīgo avju gana motivāciju, ka zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu un nomaitātu. Lūk, tādēļ senajā vēsturē, viduslaikos un arī šodien tiek sagrozīti raksti un sludināti maldi un meli, lai garīgā nozīmē zaktu, nokautu, pakļautu un valdītu. Daži no tiem, ko Kristus sauc par zagļiem un laupītājiem, ir zinējis pēc bagātības un pēc ārēja spožuma. Daži pat var dzīvot kā askēts, tērpies maisa drānās, gulēt uz zirņiem, skaitīt garas lūkšanas un gavēt, lai nozagtu to, kas viņam nepienāks, Dieva tautas uzticību, cieņu, godu un iegūtu garīgo varu. Tie ir biedējoši piemēri. Taču vēl baisāka bija Kristus laika Izraēla vadītāji, rakstu mācītāji, farizēju un augsto priesteru Annas un Kajafas sazvērestība nogalināt pašu Dieva dēlu, miesā dzimušo Dievu vārdu, kas traucēja viņu reliģiskajiem uzņēmumiem. Luters uzskatīja, ka viņa laika pāvestības iestādījums bija tāds, kas ielauzies avju kūtī pa logu un ticīgo tautu ar maldiem sagūstījis kā savu īpašumu, lai cirptu un izmantotu. Īstais baznīcas uzdevums – atgādināt, mācīt un ganīt sev ganāmo pulku ar Kristus mācības vārdiem, toreiz bija pamests novārtā. Arī pirms un pēc Lutera līgtie vienaldzīgie gan Kristus mācības nolaupītāji, līdzīgi vecās derības laika nelietīgajiem viltus ganiem, ir vajājuši tos, kas norādīja uz rakstiem un atgādināja Dieva avju gana pienākums, ka avis tiktu pie skaidras, svaiga ūdens un pāēstu auglīgās pļavās. Arī šodien dažādie pravieši cenšas aizganīt cilvēkus sev vēlamā virzienā. Tādēļ laužas cilvēku sirdīs un domās, lai atrautu no Bībeles vārdiem, gan no baušļiem, gan no evaņģēlija. Bet Kristus teica, ka īstais Izraēla gans ienāk pa durvīm. Tas ir tā, kā Dievs to ir noteicis un kā tas ir apsolīts rakstos. Kā pazemīgs kalps. Viņš ieeja Jeruzalemē uz nasta nesēja lopa. Viņš no savām avīm neņem neko. Viņš nedraud un nepieprasa, bet paēdina izsaukšos, dziedina slimos, reiz arī piecels mirušos un dos tautai mieru un prieku. Vēl pat daudz vairāk, labais gans apustuļa Pētera vārdiem uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs grēkiem miruši dzīvotu taisnībai. Un Pēters nobeidz teikumu ar praviešu Jesajas vārdiem: ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Tas ir padzirdīti, paēdināti, apkopti un pasargāti garīgā nozīmē. Kristus teica, ka viņa avis pazīst labā gana balsi un sekos viņam, bet svešām balsīm un mācībām nesakos. Kad Kristus bija teicis šo līdzību, cilvēki, kas viņu klausījās, nesaprata un vaicāja, ko tas nozīmē. Un Jēzus teica, ka viņš pats ir īstās apsolītās durvis, kas gan ved pie avīm, gan arī atvērtas avju brīvībai, ka tas, kas caur viņu ieies, izies zaļās un sulīgās ganībās, tiks dziedināts, pasargāts, ganīts un kopts viņa debes Tēva valstībā. Tā ir svētīga un skaista aina.
tie dziļi garīgi vārdi. Tiek atvērtas bauslības aizslēgtās grēka durvis un caur ticību Kristum neskaitāmas avis. Arī mēs tiekam izlaistas brīvībā. Kristus grēku piedošanas evaņģēlija durvis šodien mums ir plaši atvērtas un aicina visus glābties un bēgt no grēka varas, no pasaules viltus gana varas un dotos līdzi tam, kas par savām avīm ir atdevis dzīvību. Un Kristus saka, ka viņa avis pazīst un sekos viņa balsī, sekos tikai viņa mācībai, viņa mācības vārdiem, jo tie aicina brīvībā un sulīgās ganībās. Un patiesi, Kristus balss skan cauri gadu tūkstošiem, un viņa avis pazīst savu labā gana balsu un atšķir to no visām citām. Jūsu grēki jums ir piedoti. Šo Kristus vārdu dēļ mēs esam svēti un nemirstīgi. Nevienam citam šādu vārdu nav. Tikai Kristus mūs tā uzrunā un aicina. Un mēs esam sekojuši un sekojam viņu balsī un vārdiem. Pēters saka, jūs maldījāties kā avis, bet tagad jūs esat atgriezti pie sava dvēseļa gana un sarga. Lai paliek vilki, gaudojot pēc laupījuma, un lai paliek viltus gani saldi čukstot melus vai draudot, mēs pazīstam mūsu kungu vārdus un mācāmies to atšķirt no maldiem un sekojam viņam ceļā uz debesu valstību. Kristus teica jūdiem, kas bija sākuši viņam ticēt, ka viņam vēl ir avis, kas nav no šīs kūts, no izredzētās tautas, bet ka viņš sauks arī tās un izvedīs no neziņas un grēka tumsas, un ka viņš tās atvedīs un apvienos visus vienā ganāmpulkā. Mēs zinām, kā tas ir noticis gadsimtos pēc tam un līdz mūsu dienām, ka viņš ir nācis arī pie mums. Kristus ir izsūtījis mācekļus un ganus viņu vārdā sludināt pestīšanas evaņģēliju un atbrīvot cilvēkus un atbrīvot tautas. Un Kristus ganāmpulka, viņa izpirktās baznīcas lūgšana visos laikos ir bijusi, lai viņa avis atšķirtu viņa balsi no tūkstošām citu un sekot tikai viņam un tikt izglābti. Cik svētīga un brīnišķīga dziļi ir Kristus līdzība par avīm un par labo ganu. Pie kristības un arī pie mirušā izvadīšanas tiek teikti vārdi. Dievs, lai svētī tavu ieiešanu un iziešanu no šī laika mūžīgi. Tas ir, lai mēs izlūdzamies svētību, ieiet caur Kristus durvīm un caur viņu iziet svētā mūžībā. Šie vārdi, lai piepildās pie visiem mums. Āmen.